Ķegumā Smilšu ielā 6 firma Lafipa veic apkures sūkņa remonta darbus. Šie nebija plānotie remonta darbi, tāda avārija, kas arī nav nekāds jaunums, kad notiek šādas te avārijas. Bieži vien sūkņi pārkarst, viņiem arī ir termiņi, un ja viņi arī laicīgi netiek apkopes veiktas, viņiem var rasties šīs te problēmas. Šai konkrētai mājai mēs šobrīd nezinām, kāda iemesla dēļ šīs te sūknis ir salūzis, bet firma Lafipa ļoti atsaucīgi ir, viņi vienmēr laicīgi atbrauc, izdara, un problēmu nav, un cerams, ka šodien palaidīsim apkuri un viss būs kārtībā. Šobrīd iedzīvotāji to izjutīs, jo šobrīd arī ir atslēgta apkuras padeve. Labi, ka laika apstākļi nav tik bargi, nav tik lieli mīnusi, un šo darbu arī viņi paveiks pāris stundu laikā, un apkura tiks atjaunota, un viss būs kārtībā. Šajā objektā bija sūdzības par apkuras cirkulācijas sūkņa darbības traucējumiem. Atbraucot uz objektu, konstatējam, ka cirkulācijas sūknis nedarbojās, ir nepieciešama apkuras cirkulācijas sūkņa nomaiņa. Mēs veicām cirkulācijas sūkņa nomaiņu, uzstādījām itāļu ražojuma DAP EVO Plus cirkulācijas sūkni uz apkuri, pieslēdzām, atgaisojām sistēmu, savedām darba kārtībā. Darba tika pabeigta veiksmīgi.